Zelta čiekura balvai par ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīts akciju sabiedrības Latvijas valsts meži mežsaimniecības direktors Andris Balodis. Tas dzīves gājums, darba dzīves gājums ar kaut kā ļāvis ir būt klāt vai redzēt to nozares attīstību, nevis tikai šauri vienu kādu lietu, bet kopumā. Gan mežsaimniecība, gan kokrūpniecība, gan zinātni, gan tehnoloģisko pusi. Ir bijusi vēlme vienmēr izdarīt pēc iespējas labāk savu darbu vai kādu, vai tur, kur es esmu iesaistīts. Es lepojos ar to, ka ir bijis iespēja līdzdarboties, kaut kādu savu ieguldījumu iedot kopējās nozares attīstībā. Un es teicu, arī mēdzu teikt saviem kolēģiem, kad jūs braucat pa ceļu un redzat tur zāģētavu un tur kūpas kurstenis, jums jābūt lepniem par to, ka tur notiek darbs, ka tur ražo produkciju un jājūtās arī, kad arī jūsu devums tur mazliet ir klāt. Es teiktu tāpat līdzīgi, kad es jūtos lepns, kad mans devums ir realizējies tādā nozares kopējā attīstībā, tā skaitā ar augstsvērtības produktu ražošanu, eksporta ražošanu, ieņēmumiem un galu galā arī tautsēmniecības attīstībā.